Rīta kafijā LV, svaigas aktuālas ziņas. Portāls Rīta kafija ir atbraucis ciemos uz vienīgo un pagaidām lielāko izklaides vietu bērniem, kas saucas Avārijas brigādes izklaides parks. Paskatīsimies, kā mums šeit ies un ko par šo vietu saka bērni. Sveiki! Sveicināti! No kurienes jūs esat? No Tukuma. Kā jūs uzzinājāt par šo vietu? Izlasījāt, kāds ieteica, jo vieta ir tikko vaļā. Mums tā kā ir gada noslēgums, mums bērndārza audzinātājs nolēmām ekskursiju gada noslēgumā. Un tad mums audzinātājs ieteica, ka mēs varētu braukt uz šejienu, tā mēs esam arī šeit. Kā jums šķiet, kāpēc vispār Latvijā šādu vietu tik ļoti gaidīja? It kā jau ir kaut kādas izklaides vietas bērniem, bet šāda veida ir pirmā. Es domāju, ka bērni jau lielākoties dēļ tiem dinozauriem, jā. Tas ir tāds jauns piedzīvojums mums, un es domāju, ka Latvijā jau arī nav, manuprāt, šādi dinozauri, jā. Lietuvā ir tuvākais. Brauksiet vēl ciemos? Es domāju, ka varbūt individuāli mēs atbrauksim, jā. Uz rudenis tad tās lapas droši vien, ka būs noskaņa pavisam savādāk un krāšņāk, jā. Paldies jums! Paldies jums! Čau, Marti! No, čau! Pastāstīja, kas šodien te notiek. Tu saki, atklāšana nav vēl bijusi, bet pilns ar bērniem. Viņi ir atbraukuši ciemos pie manīm, pamēģināt, paskatīties, ko es esmu uzbūvējis. Tā kā patestē? Jā, patestēt, teiksim tā, pirms vasaras sezonas lielās. Es domāju, izvērtēt, teiksim, kas patīk, kas ne, no tā visa radītā, ko mēs ar visu komandu esam kopā radījuši. Pašam patīk, bērni ar sakapīzējas, ka visiem ir paticis, tā kā es domāju, ka ir okei. Ja es gribu atbraukt ar bērniem, ar draugiem, es varu to darīt? Būtībā jau ārā mēs nevienu arī šodien nedzinām, kas ir individuāli atbraukuši, bet kopumā bija vēlme vienkārši nedaudz tā kā noregulēt to plūsmu visu, jo, kas laiž lielu, teiksim, grupu daudzumu kopā ar individuāliem, tad parasti individuāliem paliek mazāk tās aktivitāšu, ko darīt. Lai gan es teikšu, ka mēs esam šobrīd ļoti tādu plašu klāstu sagādājuši tās visas aktivitātes. Ir dažādas darbnīcas, kas mums darbojās un kuras nekur nebija rādīts, ka viņas būs. Uzstājās Ilūzionists, ir jauka meiteņu grupa Nando, kas iepriecina visus bērnus ar savām dziesmām. Tā kā, ko darīt ir un ļoti daudz ir. Galvenais ir vēlēšanās izklaidēties un tā kvalitatīvi. Pastāstīt, cik šobrīd teritorija ir tādā kā aprīkota, jo es zinu, ka tev ir vēl otrā daļa, ko tu vērsi vēlāk vaļā. Aprīkota jau īstenībā ir tā, ka liela daļa no tā visa, kas ir plānots, ir aprīkots. Teiksim, tas jau esoši aprīkotajā teritorijā būvējas vienkārši papildus elementi klāt. Jo to kopējo, viņu var nosaukt par skeletu, mēs jau visām takām, visam jau bijām tā kā iezīmējuši, kur viņš atrodās. Un tagad ap viņām taps vienkārši papildus visas lietas klāt un riņķī. Cik kopumā parks liels būs, kad viņš būs tāds pabeigts un atvērts? Visa teritorija ir 25 hektāri nepilni. Tāpēc arī esam lielākie. Mums tas viss parks, viņš ir tāds dzīves. Viņš aug visu laiku, attīstās, nāk jaunas idejas klāt, ko mēs liekam iekšā. Tā kā šajā gadā viņš vēl izaugs ļoti atšķirīgi no tā, kas šobrīd jau šeit ir redzams. Labi, un saki, cik šis prieks izmaksā, ja mēs tagad izdomājam cilvēku tagad noskatīsies sižetu, skatās ir vieta, kur brīvdienas pavadīt, kāda ir tā summa, no kuras jāšķirās viņam? Es uzreiz ieteiktu skatīties sezonas abonenta virzienā, jo tas ir daudz izdevīgāk. Teiksim tā, es to vietu radīju tā, lai tur varētu atpūsties kopā ar ģimeni regulāri, nedomājot par to, ka ir jāmaksā vēl un vēl. Un uz to, teiksim, nāk klāt papildus izklaides, bet summa nepalielinās. Respektīvi, nopērc vienreiz sezonas abonentu, tam cena ir 26 eiro no cilvēka. Bet tur tad ir ietverts, izņemot ēšanu, protams, pilnīgi viss var braukt kaut katru dienu visas sezonas garumā. Un kad mums notiek kāds koncerts vai kaut kāds papildus aktivitātes, tas viss būs iekšā reāli. Cik ir sezona gara? Sezona ir līdz 30. septembrim. Un tad attiecīgi ir klasiskās biļetes. Tās ir, teiksim, internetā nopērkamas par 10 eiro, un ja brauc uz vietas uzreiz pirkt kasītē, tad ir 12 eiro tā cena. Bet tur ir tāds mazs triks, ka būs iespēja, ja cilvēks atbrauc arī, un viņam baigi iepaticies, viņš ejot ārā varēs tā kā uzlabot savu jau nopirkto biļetu uz sezonas abonentu, piemaksājot vienkārši. Viņam nebūs vēlreiz jāšķirās viņas no visas sezonas abonenta cenas. Līdz ar to
manuprāt, tāda lieta, kas citur nav pieejama, bet mēs gribam viņam radīt šo iespēju, teiksim, vēlreiz nepārmaksāt to naudiņu. Saki, kā ir ar bērniem? Ir kaut kāds vecuma ierobežojums, līdz kuram bērniņš ir tā kā pa brīvu? Līdz 2 gadiem. No 2 gadiem viņš var sākt jau lietot dažādas atrakcijas, tāpēc es domāju, tas arī tā viss ir kā saka, godīgi. Paldies tev! Paldies! Čau, Robi! Čau! Kāpēc tev brilles? Spīd saule, kāpēc? Es domāju, tas, lai mēs tevi nepazītu, bet Vai ne? es tev tāpat pazīstu. Pēc biksēm droši. Jā. Vai arī otrs variants, pēc kā tu man noteikti varēja pazīt, jo es esmu vienīgais cilvēks noteikti, kuram šeit gadās šādi. Tas man nodod parasti. Es domāju, tas ļoti tevi nodod. Kad tu būsi šeit vēl? Šeit es būšu 8 dienas patiesībā. Man te varēs satikt, tā kā visi, kam ir paredzētas skolas ekskursijas šajās 8 dienās, tie noteikti būs ieguvēji un viņi varēs man te redzēt. Ieskaitot svētdienu. Ieskaitot svētdienu, jā. Piektdien, sestdien gan jābēdina jūs, jo es nebūšu piektdien, sestdien, bet svētdien es atkal būšu. Tiekamies! Pagaidi, nesteidzies izslēgt. Ja tev patika šis video, atzīmē ar laiku, jo mums tas ir ļoti svarīgi. Kļūst par mūsu kanāla sekotāju, lai operatīvi saņemtu jaunumus par mūsu jaunajiem video. Paldies, ka skatījies! Uz tikšanos!